Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, Kuldonam ir atkal jauns videoklips, un šodien mēs apskatīsimies jaunu monitoru, par ko man milzīgs paldies jāsaka, protams, kompānijai AOC, jo pie manis ir atceļojis modelīts AOC Gaming C27G4ZXU, kas ir vienkārši ļoti labs monitors savā cenu kategorijā. Kad jūs uzzināsiet cenu šim monitoram, jūs būsiet tiešām šokā, jo viss tiešām tas, ko viņš no sevis dod ārā, un par tādu cenu tas ir vienkārši fantastiski. 27 colas, kas, manuprāt, ir vienkārši perfekts izmērs priekš kārtīgi gameri. Fast VA panelis ar 280 Hz refresh rate, 0,3 milisekundes response times, Full HD 1920x1080, ieliektais ekrāns. Protams, ir arī Adaptive Sync un High Dynamic Range. Protams, ir arī HDR, un, protams, arī šo monitoru jūs varat izmantot arī priekš konsolēm, un konsolēs jūs varēsiet dabūt 120 Hz. Ķersimies jau pie šī monitora unboxing, paskatīsimies, kāds tad viņš izskatās, un parādīšu arī jums visu sīkāk detaļiņās. Varam viņu vaļā. Un, opā! O, ļoti labi! Display porta cable. Šo mēs izmantosim, lai dabūtu ārā no šī monitora to maksimumu, tos 280 Hz. Protams, ir arī komplektācijā HDMI, bet, ja jūs pievienosiet HDMI pie datora, tikai 240 Hz max dabūsiet laukā. Protams, komplektācijā mums arī nāk power cables, ar ko tad mēs pieslēgsim, lai šis monitors strādātu pie strāvas. Komplektā arī nāk important information grāmatiņa un quick start guide. Protams, mums arī nāk komplektācijā USB Type-B uz USB Type-A. Un jau ir statīvs. Apakšējā daļa, paskatieties, kāda izskatās apakšējā daļa. No, ļoti simpātiska, ne? Tāda matēta. O, jā, ļoti laba apakšā. Protams, gumiņas visās pusītēs pasies, lai monitors turētos stabili. Nu, tāda diezgan smuki izskatās, vai ne? Šeit mums nāk arī pati kāja. Oi, cik smuki viss ir sapakots. Varam vaļā. Opā! Nu, lūdzu, paskatieties, kā izskatās aizmugurējā kāja. Nu, šis ir tieši e-sporta dizainiski, jā? Arī mājaslapā to ir pieminēts, ka tieši e-sporta dizaini. Šitā ten kāja mums ir jāsavieno. Arī pavisam viss notiek vienkārši ar šito apakšējo daļu. Šeit liekās kopā. Un šeit mums ir apakšā skrūvīte, kur tad mēs vienkārši paņemam šeit šito skrūvīti un vienkārši pieskrūvējam. Un viss ir uzreiz jau gatavs. Nav nekas lieki jāsarežģī pareizi. Ir gatavs un stands mums ir jau gatavībā. Šādi jau izskatās monitors no jau iekšā kastītē. Paskatieties, jā. Bet mēs viņu, protams, necelsim uzreiz laukā. Mēs varbūt viņu tā nedaudz tikai piecelsim. Atbrīvosim, lai mēs varētu ielikt šo statīvu un celsim kopā ar statīvu. Paskatieties, pavisam vienkārši liekās iekšā. Opa, un nofiksējās. Ir klikšķītis, un līdz ar to mēs jau varam viņu celt laukā. Opa! Nu ko, dāmas un kungi? Te nu viņš ir 280 Hz. O, AOC Gamings ir jūsu acu priekšā. O! Bet cik smuki izskatās tas ieliektais. Jā, viņš ir ieliekts. Es nezinu, vai to var īsti redzēt šeit no šejienes, bet, nu, viņš ir ieliektais un ļoti smuki izskatās. Klasiski melns, nekā lieka. Nu, vienkārši amazing. Paskaties, kā izskatās no aizmugurītes. No aizmugurītes izskatās šādi. Klasiski melns, AOC logucīts šinī pusītē. Kā jau teicu, nekā lieka. Ļoti smuks. Wow! Es esmu sajūsmā. Un galvenais tā cena, draugi, jūs esat gatavi uzzināt šī monitora cenu. Šī monitora cena latviešu tirgu ir sākot no 150 eiro. Tikai 150 eiro. Es skatījos tajā pašā salīdziņā, ja? Jūs pat varat atrast nedaudz ir veikali, kurā zem 150 eiro. Tas ir vienkārši crazy. 280 Hz, protams, Full HD, bet tīri 150 eiro, draugi. Oh my god! Mēs varam monitoru, protams, kustināt pa labi un pa kreisi, kā jūs redzat. Varam arī nedaudz ieliekt šā slīpeniskajā un uz leju, ja? Uz augšu, uz leju, šitā ieliekt smuki. Šeit monitoram šiten ten ir settinga podziņas, ar kurām tad mēs varam strādāt pa settingiem. Šeit apakšā ir vairākas podziņas. Monitora sanā mēs redzēsim arī USB
Type A porti. Veseli 3 gabali 3.2. Monitora apakšā mēs redzēsim, mums ir display ports 1.4 un veseli 2.0. HDMI porti un, protams, arī 3.5 mm audio jacks. Un arī šeit ir paslēpies USB Type-B un USB Type-A dzeltenā krāsā, kas ir ar Power Delivery. Arī varat uzlādēt savus gadžetus. Protams, šī monitora šaurās maliņas. Augšpusītē, kreisajā pusē, labajā pusē. Nu, pavisam šauri rāmīši. AOC logucīts šeit ļoti labi izskatās. Pašā kājā arī mēs redzam, ir šeit caurumiņš cable managementam. Caur šeien mēs varam izvērt vadus, nu tā, lai smukāk izskatās. Wow, nu izskatās good. Vēl labāk izskatīsies, ka es tūlītās aiziešu pievienošu pie savu setu. Protams, arī mēs varētu kaut ko arī uzspēlēt, ieiet kādā CS mačā. Tāpēc, dāmas un kungi, tiekamies pēc neilga brīža, kad es jau būšu pieslēdzis šo monitoru jau pie savējā setup un redzēsim, kā tā viņš izskatās jau darbībā. Let's go! A few moments later. Dāmas un kungi, lūdzu, te nu viņš ir AOC 280 Hz monitors ir jau uz mana galda. Wow! Un es jums teikšu tā, es tikko viņu uzstādīju un vienkārši es esmu sajūsmā, tā krāsu buķete. Vispārībā, nu kā viņš izskatās? O, jā, paskaties, AOC, nu vienkārši burvība jūsu acu priekšā. Ieliektais. O, no sāniņa pasies. O, jā. Arī aizmugurītē tas cable managements, pa ko pirmīt stāstīja, jā. Lūdzu, pasies, kā smuki vadiņi ir izvērti, jā. Cable managementiņš ļoti skaisti un tas stands, nu reāli smuki izskatās. Ko mēs pirmais daram, kad mēs iegādājamies šo monitoru? Mēs pārbaudam. Defaultā šeit stāvēja 60 Hz. Ko es darīju? Es gāju uz display settingiem. Un šeit pie Advanced Display Settings mēs obligāti pārbaudam, lai mums ir 280. Šajā monitorā ir iebūvētie skaļruņi. 2 gabali pa 2 vatiem, bet nu tie skaļruņi, nu es nezinu, nu varēja būt nedaudz labāki. Es varbūt uzreiz jums nodemonstrēšu, kā skan. Paklausamies iebūvētos skaļruņus. No! Jā, no apakšiņas viņi nāk. Nu, tā skaņa, teiksim, tā ir tāda ļoti mono vispār, nu tāda, nu, protams, prasītos tad kaut kādas atsevišķi kaut kādas stumbiņas varbūt pievienot, jā, vai, protams, arī lietot uz austiņām. Bet vispār tā krāsu buķetīte, nu ļoti skaisti. Es nezinu, Full HD, bet ļoti skaisti izskatās, es nezinu. Es esmu tiešām sajūsmā arī šeit. Kā jau pirmī teikt, settingi, jā, atveram vaļā settingus un šādi mums izskatās settingi. Nu, mēs šeit visu redzam, te uzreiz arī parādās, kas mums ir uzlikt 280 Hz. Es esmu šobrīd uzlikts FPS modu, tas tāds nedaudz tāds zivīgāks tās krāsas man kaut kā likās. Var pārslēgt visu, picture, settings, audio, volumiņu pagriezt, informāciju par visu paskatieties. Jā, tāda 280, viss kā pienākās. Protams, draugi, monitoram ir arī sava G-menu aplikācija, kur tad jūs varat arī mainīt settingus. Principā jūs varat nespaidīt šīs apakšējās pogas, bet iet G-menu. Un šeit jūs visu varat mainīt. Iesim iekšā CS-ā, man jau ir sagatavot CS-iņš. Lodza, boys! Noteikti, ka vajadzētu ietestēt manējo jauno nazīti. Dāmas un kungi! Skeletons tulītās tiks pielietots. Case hardened, paskatieties, kāds skaistulīts. Nu, tā vajag iztestēt, kā tad ir spēlēt tieši uz tiem 280 Hz. Davai izspēlēsim vienu maču, let's go. Ladies and gents, mēs esam manā mīļākajā kārtē puldei, nu tad iesim pašaudīsimies. Aiziet, izlaidīsim manu jauno skeletonu, paskaties. O, pasies, kā viņš virpinās. Ew, bet ļoti labi, uz 280 Hz viņš virpinās vēl labāk, man liekas, ne? O, jā, davai sniperīti. Pīk, 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 pīk. Bom! Ļoti labi. O! Man kalš. O, baby. Ew, bet ļoti smooth. Ļoti smooth, draugi. 1080, 280. Man patīk. O, jā, fans. Come on. Labi. O, jaunais Mach 10, pasies, viņš skaisti izskatās. O, jā. O, baby. O, come on. Woo! Diegls. O, kāds headshots. O,
Oh, baby! Izārdam! Un davai skeletons! O, jā, skeletons, pasies, kā viņš virpinās. Draugi! Skeletons Case Hardened. O, jā, ļoti daudz zilā, paskaties. Davai aiziesim un kādu paņemsim. Oh! Woo! That's how we do, boys! Ļoti skaisti! Oh my god! 280. Reāli super! Nu ko, dāmas un kungi, tas arī īsumā viss, ko es gribēju jums pastāstīt par šo burvīgo AOC Gaming 280 Hz monitoru. Viennozīmīgi rekomendēju uz visiem 100% par šādu cenu, kas ir šobrīd Latvijas tirgo aptuveni 150 eiro. Varbūt jau pēc kāda laika vēl tās cenas kritīsies, monitoriem krīt cenas diezgan strauji. Viennozīmīgi ļoti labs pirkums par šādu naudiņu. Tiešām ļoti smuks monitors, klasisks, melns, nekā lieka, ļoti super. Cilvēkiem, kam nepatīk varbūt tur RGB un kaut kas tāds, jā, šeit ir melns, klasisks, matēts monitors tiešām par ļoti labu cenu. Tāpēc, draugi, arī linku atstāšu aprakstā, kur jūs varēsiet apskatīties pirms pirkšanas padziļinātāku informāciju. Varbūt ir kaut kas tāds, ko es varbūt šajā videoklipā nepastāstīju. Un, protams, arī atstāšu linku aprakstā tieši uz Latvijas salīdzina.lv. Tieši pa taisno varēsiet aiziet un apskatīties, kurā veikalā ir labāk iegādāties. Protams, iespiežam arī laika podziņas un tiksimies kādos nākošajos manos videoklipos. Un atceries, AOC Gaming 280 Hz monitors. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Let's go! Tiekamies nākošajos videoklipos. Woohoo! AOC! Come on! Woo!